Cik bieži, iededzinot sveci, tu aizdomājies, no kāda materiāla šī svece ir veidota? Es nekad par to nebiju aizdomājusies. Līdz brīdim, kad Rēzija, čau Rēzija, mana latviešu draudzene Malagā par to ierunājās. Esi sveicināts Aurorā. Mani sauc Agnese, esmu latviete, tukumniece, kas jau 14 gadus dzīvo Spānijā. Tu man jautāsi, kāpēc Aurora? Mitoloģijā Aurora ir romiešu rītausmas dieviete. Rītausmas gaisma, kas ir pirmā dienas gaisma, man asociējās ar sveces gaismu, kas arī pārveido tumšo par gaišo. Cik filozofiski man sanāca. Esmu tipiska sveču vecene. Tā kā strādāju mājās, sveces dedzinu visu dienu. Mazās tējas svecītes sanāk, ka viņas dedzināt ik pa 4 stundām. Es lietoju smaržīgās sveces. Tā māja man liekas mīlīgāka un plus vēl smuki smaržo. Kā jau sākumā jautāju, vai mēs vispār zinām, no kāda materiāla mūsu dedzinātās sveces ir veidotas? Vai sveces var būt kaitīgas veselībai? Kādi materiāli tad beigās tiek lietot sveču liešanai? Vai ir iespēja liet sveces mājās? Dažādās formās, krāsās, smaržās, veidot sveču trauciņus. Vēlos ar jums dalīties, veidot, pētīt un baudīt visu, kas ir saistīts ar svecēm. Piesako man šeit YouTube kanālā, spied īkšķīt uz augšu un tiekamies nākošajā video. B.S. Nākošajā video jums stāstīšu, vai eksistē ēdamās sveces. Čau!